Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonds ir atbalsts zivsaimniecības politikas īstenošanai zvejniecībā, akvakultūrā un zivsaimniecības produkcijas ražošanā, arī integrētai jūrlietu politikai. Atbalsta mērķis Latvijā ir paaugstināt zivsaimniecības konkurentspēju veselīgas un drošas pārtikas iegūšanai un nodrošināt ilgtspējīgu dzīves vidi ūdens dzīvajiem resursiem. Programmā Zivsaimniecības attīstībai, ar kuru īsteno Eiropas jūrlietu zvejniecības un akvakultūras fonda atbalstu Latvijā, pieejamais publiskais Eiropas Savienības un Latvijas līdzfinansējums ir 192,7 miljoni eiro. Sveicināti, cienījamie skatītāji! Šajā raidījumā mēs dosimies uz akvakultūras izpētes centru Tomē. Uzzināsim, ar ko nodarbojas akvakultūras, jeb ūdens pētnieki, kā zivis aug, kā tās dzimst, uz kurieni tās dodās, un varu pateikt priekšā. Tik daudz zivis vienkopus vienā raidījumā es pilnīgi noteikti vēl nebūšu redzējis. Ceru, ka arī jūs. Akvakultūra tas skan skaļi, bet būtībā tā ir tā ūdens kultūra, kas varētu būt mūsu kultūras kodeksā, mūsu vēsturē, jo zivis, ūdeņi, tas ir tas, kas mums ir Latvijā. Jā, jāsaka, ar to mums ir jālapojās. Ūdens resurss ir tas, par kur mums jārūpējās, mums viņš ir jāizzina, mums ir jāizpēta, un turklāt mums ir ļoti rūpīgi jādomā par to, kā šo resursu saglabāt un kā par viņu rūpēties arī nākotnē. Līdz ar to jāsaka tā, ka mūsu institūtā jau šīs tradīcijas ir kopš 20. gadiem, un tās ir senākās un nopietnākās tradīcijas Baltijas valstīs. Un es domāju, ka nākamajiem gadiem mums ir ļoti rūpīgi jāpadomā arī to, kā mēs attīstam kopumā šo nozari, akvakultūras nozari, un ko mēs kā institūts varam dot nozarei. Akvakultūra un tās ir divas saistītas lietas, kas vienkārši nevar būt atrautas, jo jūs esat tie, kas pēta šo, jūs esat tie, kas tur roku uz pulsa, kā kurā vietā Latvijā ar to nodarboties un kas kur notiek, vai ne? Jā, tieši tā. Mums ir svarīgi, ja mēs skatāmies vēsturiski, mums ir bijusi nepieciešamība palīdzēt arī, ja mēs vienkārši runājam par zivju audzētājiem, mums ir ļoti svarīgi bijis palīdzēt viņiem saprast un dot tās zināšanas un tehnisko un zinātnisko atbalstu arī gan par mazuļu audzēšanu, gan par arī tālāk zivju audzēšanu un tam līdzīgi. Un viena no svarīgām lietām, ka mūsu institūtam ir jāpalīdz no dažādiem aspektiem, ne tikai no šī tehnoloģiskā, bet arī no bioloģiskā, no zivju veselības viedokļa, no akvakultūras ilgtspējas viedokļa. Un šīs zināšanas ir ļoti kompleksas, un jāsaka tā, ka akvakultūra ir viena no tām jomām, kur šīs zināšanas vajadzīgas no ļoti daudz un dažādiem sektoriem. Tas nav vienkārši, kā mēs sakam, jau ir vienkārši, kā saka, varbūt tāds viens vienkārši ražošanas posms, bet šī ir nozare, kurai ir nepieciešams ārkārtīgi daudz un dažādu zināšanu, kompleksu zināšanu aspekti, kas ir gan hidroinženierija, gan bioloģiskās zināšanas, gan zivju veselības zināšanas un arī dažādi citi aspekti. Tā kā tas ir ļoti, ļoti liels izaicinājums. Jā, galu galā pat zvejnieki un pēc tam arī zivju pārstrādātāji, un tas viss ir tāds milzīgs kopums. Kas ir tas, varbūt pēdējais, kas ir pēdējā gada laikā Biorā noticis tāds, par ko var pastāstīt? Jā. Nu, manuprāt, ir viena no svarīgākām lietām, manuprāt, ir bijusi tā, ka arī mūsu zemkopības ministrija un arī Eiropas fondi, tieši Eiropas jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fondi, ir tie, kuri palīdzējuši dalībvalstīm attīstīt tās nozares, kur mēs redzam lielu potenciālu nākotnē. Tas nozīmē arī to, ka mums viena no aktivitātēm arī institūtā, kas ir bijusi ļoti svarīga, pēdējo gadu laikā, kur mēs esam attīstījuši sākot no mūsu Baltijas valstīs vissenākās zivju audzētājas Tome, kas ir mūsu struktūra vienība, attīstījuši arī šo inovāciju infrastruktūru akvakultūrai. Un jāsaka tā, ka šis fonds arī ļoti būtiski palīdzējis izveidot, kas ir unikāla lieta, izveidot akvakultūrai šo inovāciju infrastruktūru. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka šajos inovāciju infrastruktūras vai zivju audzētājas cehos mēs palīdzam salikt kopā tās lietas zināšanas, kuras mēs varam nelielā mērogā testēt, pārbaudīt, vai tās ir jaunas zivju sugas, viņu mazuļi, to audzēšana, barošana un dažādas manipulācijas, tehnoloģiski risinājumi. Un otrs, ko mēs varam tālāk pārnest jau uz nozari, mērogot vai, kā saka, pilota ražotnē, pētīt, kā šī audzēšanas tehnoloģiskie aspekti iedarbojās un parādīt tos veidus, kā labāk to pārnest šīs zināšanas uz nozari. Tātad Tome ir tā vieta, kur tieši satiekās visa teorētiskā daļa ar
praksi un kur to visu mēs varam pārbaudīt? Tieši tā, mēs varētu teikt tā, ka tās zināšanas, kas ir arī Tomē un mūsu institūta ekspertiem un arī tie, kas nodarbojās, šīs zināšanas un ekspertīze ir ārkārtīgi svarīga, lai varētu attīstīt dažādu jaunu tehnoloģiju risinājumu ieviešanu praksē. Ļoti būtiski arī Tomē atzīmēt to, ka faktiski Tome ir tā vieta, kur jau vairāk gadu garumā arī mēs nodrošinām ļoti būtisku konsultatīvu atbalstu nozarē. Manuprāt, tā ir tā otra puse, ja mēs skatāmies no zinātnes inovāciju puses, radīt jaunas zināšanas un tehnoloģijas. No otras puses ir svarīgi nepārtraukt sasaist ar nozari un šī konsultatīvā loma. Konsultatīvā loma pēdējos gados mēs varam skatīties, tās ir bijušas vairāk kā 400 dažādas aktivitātes, gan semināru, gan apmācību, gan pieredzes apmaiņu jomā, kur Tomē satiekās šie cilvēki. Un man ļoti liels prieks, ka arī Tomē nāk ne tikai tieši tie, kuri saistīti tiešā veidā ar akvakultūru, bet arī kolēģi, kas ir saistīti ar veterināru medicīnu, ar zivju veselību, vai tie ir inspektori, vai, piemēram, tie ir arī citu nozaru cilvēki, piemēram, no inženierzinātnēm, kuri pēta dažādus arī reālā laikā ūdens monitoringu parametrus un to ietekmi, sevišķi Tomē, kur mums ir arī cehi, kur nāk caurplūdē ūdeņi no mūsu dabīgiem ūdens rezervāriem, Daugavas un tam līdzīgi, kur mums ir svarīgi monitorēt dažādus ūdens kvalitātes mērījums. Līdz ar to tā Toma savā veidā mums institūtā ir vieta, kur satiekās dažādu nozaru cilvēki, inženieri, zivkopji, veterinārārsti, biologi, ekologi, kuri mēģina šīs zināšanas salikt kopā un sintezēt kaut ko jaunu. Un, manuprāt, tā ir tā vieta, kur jābūt praktiskai pieejai un vienlaikus arī tādai sintēzei, kur mēs radam arī jaunas zināšanas. Mēs varam teikt, ka Toma kļūst par tādu zivsaimniecības centru. Jā, Toma savā veidā mums institūtā jau ir sava veida zivsaimniecības centrs, un, manuprāt, tā ir tā labā lieta, kur mēs arī, neskatoties to, ka Toma mums ir 30–40 km no Rīgas, neskatoties to, mēs bieži sanākam kopā dažādi nozares cilvēki, un man ļoti liels prieks arī, ka mūsu zemkopības ministrijas kolēģi ļoti bieži sanāk Tomē, arī tīri praktiski redzot ikdienas izaicinājumus, diskutējam par tām lietām, kas ir nepieciešams likumdošanas jomā. Tur ir tiekās nozares cilvēki, lai rosinātu arī mūsu pārējās iesaistītās puses, gan ministrijas, gan valsts iestādes, gan arī zinātnes sektoru, lai mēs kopīgi domātu, kas ir tās mūsu kopīgās lietas, kopīgās vērtības, lai mēs varētu stiprināt šo sektoru vai šo nozari. Tātad kopumā Tomē audzē ne tikai zivis, bet arī labās idejas. Manā skatījumā tieši tā ir vieta, kur dzimst arī labas idejas, un vieta, kurā mēs varam kopā arī viņas attīstīt un tālāk ieviest arī praksē, reāli uz vietas praksē. Mēs esam Tomē. Šī ir tās zivju veselības ministrijas galvenā mītne Latvijā, kur ir gan izpēte, un tā telpa ir... Tas ir akvakultūras centrs, kuru mēs iesākām, principā, eksploatēt 2015. gadā jau. Jo, tā problēma jau ir Latvijā viena, ja, ka mums nav vispār akvakultūras izglītības kā tādas. Šī vieta ir daudz senāka. Šī ir diezgan pasena vieta, jā. Pēc dažiem gadiem, tas ir 2029. gadā, šai vietai būs 100 gadi. Bet pēdējā laikā ir daudz kas mainījies, ir tapušas vēl ēkas un vesels centrs klāt piebūvējies. Jā, principā sākotnēji tas bija domāts kā viens projekts, bet dažādu apstākļu dēļ, ja, tad mēs sākotnēji uzbūvējām semināru telpas, ja, tad pāris telpas ar nelieliem, kā saka, zivju audzēšanas basēniem priekš eksperimentiem. Arī, lai apmācītu, ja, kā darboties ar zivīm, ar ikriem, ar visu pārējo. Plus vēl, kas ir laboratorija telpas, tas, kas mums principā pašiem arī bija vajadzīgs. Bet šeit mēs varam redzēt gan visu praksi, gan arī redzēt, kā tās zivis no pašiem ikriem, kā viņas tur visu to ciklu, kā tas viss notiek. Principā, jā, to var iet un skatīties līdzās cilvēkam, kas strādā un mācīties. Un tā ir tāda praksa, ja, kas ir... Cik daudz dažādas zivis ir satiekamas šajā centrā? Principā šeit var, iespēja satikt, šeit ir, principā, jebkura zivi. Šobrīd ir šeit sastopami zandarti, šeit ir sastopams storis, šeit ir sastopami Eiropas sami, un vēl ir sastopami arī taimiņi mazuļi.
Bet sistēmas ir universālas, jā, līdz ar to viņās var audzēt un, kas saka, inkubēt praktiski jebkuru sugu zīves. Kādi jautājumi, teiksim, atnāk kāds un saka, es gribētu šādas zīves mēģināt? Jā, arī tā notiek? mēģināt var, jā, bet ne jau uzreiz tas vienmēr izdodas. Jā. Līdz ar to katra zīves suga ir tomēr jāiemācās, jāapgūst tās audzēšanas iemaņas. Bet tas ir tas, kas šeit notiek. Jūs arī pētat arī tādas, kas nav līdz galam izpētīts. Jā, protams, mēs arī ne tikai pētām, mēs arī uzlabojam tos savus ganāmpulkus un kas saka, cenšamies izdarīt tā, lai mums būtu pēc iespējas labākā vaislas materiāls. Bet neskatoties uz to, kas šobrīd jau ir tikai tās zivtiņas, kas nārstojušas pavasarī, ja, tad mēs principā esam pavasarī paveikuši ļoti veiksmīgus nārstus. Ja, mēs pirms esam nonārstinājuši zandartu, kā saka, vaislinieks. Ja dabā viņi nonārst to kaut kādā noteiktā temperatūrā, un tas notiek reizēm ļoti ātri, ja, tad akvakultūrā to ir grūti to mirkli noķert, ja, jo tev temperatūras mainās, un tev tas vaislas zivs peld dienu 14 grādos, otru dienu jau ir 18, un tu esi visu nokavējis. Savukārt mēs šeit atkal varam mierīgi nesteidzoties, uzturēt temperatūras. Nodrošināt tos 18? Nodrošināt, 14, jā, un turēt tās temperatūras. Un šogad mums ļoti labi izdevās arī karpu nārsti, samu nārsti. Tieši pateicoties tai vidē, ja, kādā mēs to vaislas zivu varam noturēt. Tas ir tā kā dārziņkopībā būtu tā kā siltumnīcās audzēt tomātus nevis ārā vienkārši. Vienā dienā nav tā, ka jāro kartupeļu, burkānu, bietas un visu pārējais. Jā, tad var to sadalīt. Jā. Vai zvan jums arī cilvēki, kas paši nodarbojas ar zivju audzēšanu, saka, klausieties, man te ir tāda problēma un tāda, te notiek tas un tas. Protams, ka zvana. Vairāk gan zvana tie, kas ir tie mazākie audzētāji, tie privāti māju, dīķi īpašnieki, ja, tad, teiksim, tie, kas audzē jau profesionāli, ja, tie brauc parunāties. Ja, mums ir savas sarunas, ja, bet zvanīt un jautāt par problēmu, tie, kas, ja, kam ir pārsvarā privāti dīķīši un nelielas saimniecības. Bet noteikti tā ir lieta. Noteikti, tāpēc, ka problēmas jau ir visur. Parasti tie zvani sākās vasaras vidū, kad ir karstums, ja, un mazūdens periods. Tad sākās dīķī problēmas, un cilvēki arī zvana, arī brauc, ved savus zivtiņus rādīt. Ja mēs salīdzinām ar siltumnīcu, tad jums šeit ir iespēja arī šīs zivis stipri labākā, es domāju, temperatūras režīmā, ne tikai temperatūras režīmā, bet arī vides režīmā uzturēt, lai arī viņas vairāk vairotos, vairāk nārstot un arī labāk augtu, salīdzinoši ar āra vidi. Vairāk vairotos, es nezinu, ja divreiz piespiest vairoties. Nē, bet tas jau jums sanāk divreiz, vai ne? Divreiz nē. Mēs varam regulēt to nārstošanas periodu garumu. Ja, tad, reāls piemērs, mēs audzējām akvakultūrā dīķos izlaišanai dabā zandartu mazuļus. Tos dīķus mēs apzivojam, tas ir maija mēnesis, savukārt apzivojam jau jūlija vidū. Un pārējā laika šie dīķi stāv neizmantot. Savukārt karpa nārsto pavasarī, aprīļa beigās, māja sākumā atkarībā, cik silts ir ūdens, kā kurā vietā. Mēs to nārstu pateicoties šīm vēsajām temperatūrām, ko mēs varam uzturēt. Mēs to nārstu izveidojām īsi pirms to dīķu nolaišanas. Ja tā kā var pielāgot. Jā, pielāgojām, ielikām tur tos karpu kāpurus un tagad nesen apzvejojām ļoti labu ražu. Dabū vienā siltumnīcā 2 ražas. Un pašlaik mēs esam bērndārzā, ja? Vienā no. Šeit zivis mācās peldēt. Nē, gluži. Viņas vēl tikai eksistē ikra formā. Te ir ikri? Jā, ikra šeit. Jā, tas ir tāds tā kā šūpolis, ja, kas... Zivju šūpolis. Jā, jo dabā ikras mēdz pielipt pie kaut kā, lai viņš neaizpeldētu. Ja? Tad viņš tur inkubējās un pamazām tas kāpariņš izšķiļās. Savukārt šeit tā nedrīkst darīt, jo viņi nedrīkst salikt. Savādāk būs liels kamols un viss tur būs pa galam. Tāpēc tos ikrus pirms tam atmazgā ar māliem, ja? lai viņi neliptu kopā, lai katrs būtu atsevišķi. Ja? Un tad viņas ieber šādā te šūpolī, tad te līst ūdens un tad to šūpoli nošūpoja. Un tad, kad viņi te ir izšūpojušies, tad viņi izšķiļās. Un tad, kad viņi izšķiļās, tad mēs viņus ieliekam šeit. Un tad viņi kādu laiku pavada, kamēr viņi tur apēd to savu saucamo dzeltenumu maisiņu, un kad viņi gatavi ēst to savu jau mākslīgo barību. Ja? Un tad mēs viņus nesam tālāk, kur mēs viņus mācam barot. Ļoti sarežģīti ir, teiksim, piebarot atsevišķu sugu zivis, ja? Tāpēc arī iespējams, ka akvakultūrā viņas mazāk audzē, piemēram, tie paši zandarti. Ja? Un
Mums ir jau diezgan daudz gadu pieredze, jau, kā mēs to darām. Un būvējot šo māju, mēs uzlikām tādu uzstādījumu, ja, kad mums vajadzīga šī automātiskā piebarošana. Pats svarīgākais ir tas, ka tev ir tu sāc barot to dzīvo barību, pēc tam tev ir viņi jāsamazina. Jādod vairāk tā mākslīgā, sausā barība. Un tas ir jādara katru dienu, principā. Un līdz ar to tad, tā iekārta, ja, ko mēs te esam uzstādījuši, viņu vēlāk parādīšu, ir tā, ka tu vari uz kompjūteru uzlikt tos barības devas, ja, un tad viņš to katram tam basēniņam arī attransportē tās artēmijas. Ja. Darbinieks, kurš neaizguļās? Principā, tas darbinieks, kurš neaizguļās, un darbinieks ir brīvs, ja, viņam nav, tev cilvēks brīvs. Jā, tas varētu būt komplicēti, tur noteikti tas devas ļoti precīzi jāmēr. Jā, un tad tālāk atkal ir nākamais solis, ja, kad iesāk ēst to sauso barību, ja, tad ir tā kā ļoti labi, ja, jo tā mākslīgā, tā dabīgā ir beigusies, ja, bet ir jau vēl nākamā problēma. Ja, tad zīves mēdz būt arī kanibāli. Ja, viņi arī sāk ēst viens otru nos. Līdz ar to nedrīkst pieļaut. Tad atkal ir viņi jāšķiro, lai lielākie no mazākiem nos, lai lielākie nerastos ideja uzbrukt mazākam sugas brālim. Ja. Tā kā darīt ir visu laiku kaut ko, kamēr tu dabū to zivu līdz kaut kādam iedzīgam izmēram. Jā, izklausās aizraujoši, tā ka tiešām nevienu brīdi nav garlaicīgi. Cik liels zivs jūs finālā izaudzējat un kur jūs pēc tam viņus laižat vaļā vai mēs burkās? Patiesībā šī jau nav tā vieta, kur mēs audzējam tās lielās zivs. Šeit ir tikai inkubators un arī, teiksim, vieta pētniecībai, apmācībai un visādām šādām lietām. Ja. Protams, ka šis komplekss mums palīdz arī priekš šīs dabīgo resursu atražošanas. Ja, jo mēs, kā jau es teicu, ja mēs audzējam zandartu mazuļus, ja, audzējam viņus dīķos, ja, savukārt inkubējam un šķildinājam mēs viņus šajās sistēmās. Ja, līdz ar to mums ir baigās. Jums tas viss cikls ir mums ir vieglāk to visu atkal apvienot un darīt. Un cilvēki, principā, arī gandrīz ir vieni un tie paši, ja, kas ir vismaz tehniskais personāls. Līdz ar to mums ir vieglāk dzīvot. Jūs visu to ciklu izējat riņķī, lai varētu tos mazuļus ar vien vairāk iegūt un atkal turpināt un atdot dabā. Jā, un arī, protams, pāriet uz saviem aizsliniekiem, mazāk neņemt no dabas, bet lai mums būtu savie, ar kuriem arī vieglāk strādās. Kas mums šī ir pa iekārta? Izskatās tā kā tāda liela veļas mašīna. Mēram, jā, nav gluži ne veļas mašīna, ne gaļas mašīna, es jau pieminēju viņu. Ja. Tā ir tā iekārta, kas transportē dzīvo barību zivju mazuļiem. Tas, lai tie vēzīši nav rokām jānes? Lai nav jānes, jā, lai tas cilvēku faktors, kā saka, nenostrādā. Tad viņi nosver, cik vajag, un tur arī pa šļauku aiznes? Nē, te ir savādāk. No sākuma mēs viņus inkubējam šeit, šajos te, jā, tad mēs ievietojam te šajos traukos. Te var pie tam dažādas vēzīšas, ne tikai par tie, kurus es pieminēju, bet principā da jebkādu barību. Un tad te ir tā kā leduskapis, ja te uzliek kaut kāds 2-3 grādus, lai viņi ilgāk dzīvo, piemēram, diennakti. Ja. Un tad atnāk meitene datoru un uzliek katram tam basēniņam, uz kuriem transportē, ja, tātad to savu devu. Ja. Un tā viņš arī tur pēc kaut kādas pauzes ieslēdzās, aizstum to barības devu, un tā viņš tur darbojās. Smalki, nu? Un nostrādāja. Ja. Mēs no sākuma tā šaubām skatījāmies, bet strādā. Mēs dzīvojam tādā laikā, kad ir iespējams vākt ļoti daudz datus, un tieši šie dati var palīdzēt mums daudz un dažādās jomās, un arī zivkopībā. Ja šeit mēs, cik es saprotu, varam uzzināt kaut ko tādu, kas līdz šim nebija iespējams. Principā jā, mēs šeit kopā ar Tehnisko universitāti veicam mazu eksperimentu. Ja, viņi ir uzstādījuši iekārtu, kas testē vairākus dažādus ūdens parametrus. Ja. Savukārt konkrētā sistēmā. Ja. Savukārt mēs atkal esam iesākuši piefiksēt visas darbības, ko mēs darām šajā sistēmā. Mēs ieejam iekšā, ieslēdzam gaismu, ieejam iekšā, sākam filmēt, vai darām te jebko, bet mēs piefiksējam. Tas viss tiek pierakstīts, jā. Jā. Šeit salīdzinot laiku, tātad precīzi salīdzinot laiku, mēs redzam, kas notiek ar ūdens parametriem, jā, kā viņi var mainīties. Un viņi mainās, nav tā, ka viņi nemainās. Tomēr zivīm pēkšņi iestājas stress un nokrītās skābeklis ūdens. Ne kritiski, jā, bet viņš nokrītās. Jā, un tad, principā, šādi saliekot kopā to visu, es domāju, ka ir ļoti laba doma. Faktiski mēs varam arī izvairīties, teiksim, savās kaut kādās darbībās, ko mēs tur
varbūt nepareizi darām kādreiz. Ja? Mēs kaut ko pa strauji izdarām, ja? kaut ko ne tā. Jā, saprast kaut kādus faktorus ilgtermiņā, kas tur ietekmē. Varbūt, ka tieši tad, kad ienāk dzintra iekšā, tad... Jā, zivis vienkārši no viņas vispār. Dzintra nevar tur vairs. Jā, un otrādi. Ilze ienāk un zivis vienkārši aplaudē tajā brīdī un ir laimīgs. Arī tā var gadīties. Kāda ir jūsu centra vēsture? Tomas audzētājs vēsture sena, jā, jo kādreiz pirms Ķeguma elektrostacijas būvniecības, ja, tad tika uzbūvēta Tomas zivjaudzētāja, kas bija pirmā valsts zivjaudzētāja Latvijā kā tāda. Tā tad jau vēsturisks saknes? Jā, 1929. gadā. Un pamatīdēja bija tāda, ja uz upes uzbūvē šķēsli, tad visām migrējušām zivīm, kas migrē no jūras uz savām nārstu vietām, kas ir augšpus. Netiek apakaļ? Nē, viņas netiek augšā. Savukārt Ķeguma Hesam bija zivceļš uzbūvēts, kurš arī darbojās. Lašiem tajā laikā labākās nārstu vietas bija pie Daugavpils. Labi. Pāri tiem šķēršļiem gāja, teiksim, bet ne paši lielākie laši. Pēc tam uzbūvēja Pļaviņa Hesi, tam nebija zivceļu. Tālāk uzbūvēja Rīgas Hesi, kam arī nav zivceļu. Līdz ar to, principā, lielākā lašupe Daugava Latvijā faktiski pastāv, šī populācija pastāv tikai mākslīgi. Ja? Un, diemžēl tā, ja. Un ja mēs tagad arī, nojaukt Rīgas Hesi, nedod Dievs, ja. Nebūtu jau nekādas jēgas, jo arī uz mazām upītēm ir sabūvētas hidroelektrostacijas, un tāpat tie laši tur savu nārstu netiktu. Diemžēl tāda situācija. Tas ir viens no iemesliem, lai saražot šos mazuļus, lai šī populācija turpinātos? Jā, tas tā ir, jā. Tas ir, principā visi ceļotāji zivs, arī zandarts ir ceļotāji zivs. Un mēs arī, principā, apzīvojam visas ūdenskrātuves, kas ir Ķeguma, Pļaviņa, Rīgas, ja, skatā Ķīša ezeru, Juglas ezeru ar zandartu mazuļiem. Jā, kā mums ar skaitļiem? Mēs varam kaut kādā skaitliski saprast, cik daudz mazuļus mēs aptuveni izlaižam? Mēs izlaižam apmēram, lielākais mazuļu skaits ir lašveidīgie, ja, tie laši un taimiņi, tie 500–550 tūkstoši gadā. Ja. Tāda izmēra zivtiņas. Tad izlaižam arī zandartus. 300–350 tūkstošus. Ja. Tas ir tās zivis, kas mums faktiski ir lielākā skaitā. Paldies par sarunu, un tik daudz zivis es pilnīgi noteikti vienā dienā savā mūžā vēl neesmu redzējis. Paldies arī jums, jo man bija prieks pastāstīt un, kā saka, parādīt, kā izskatās zivis, ne dabā. Jā, paldies! Aprisveikt!